Labvakar, Latvijas tauta! Šī ir jau 3. reize, kad es uzrunāju jūs Latvijas valsts grūtajos vai izšķirīgos brīžos. Pirmā reize bija 2009. gada 31. martā, kad beidzās termiņš manis izvirzītajiem uzdevumiem Saeimai un valdībai. Otrā reize bija pirms Saeimas vēlēšanām, kad aicināju jūs visus līdzdarboties, doties pie vēlēšanu urnām un novēlēt. Novēlēt par Latvijas nākotni. Un esmu ļoti pateicīgs, ka jūs to izdarījāt. Domājāt, izvēlējāties, vilkāt krustiņus, mīnusiņus, sarakstos, kas jums bija priekšrocīgi, un novēlēt. Vēlēšana rezultāts deva gandarījumu visiem. Gan jums par savu izvēli, gan politiķiem, kur tika pārstāvēti jaunajā Saeimā, gan arī mūsu ārvalstu draugiem. Mēs pierādījām to, ka Latvija spēja pārvarēt krīzi, ka Latvijas valdība spēja iegūt tautas uzticību un doties tālāk. Jaunajā Saeimā bija vairāk kā 60% jaunu seju. Cilvēki, kas vēlējās būt aizrautīgi un ar deksmi kalpot Latvijai. Daudz kas labs ir paveikts kopš tā brīža. Ir pilnīgs cits uzvedības kods Saeimas plenārsēžu zālē. Ir cits pieklājības kods. Saeimas ēka ir kļuvusi atvērtāka sabiedrībai. Tajā viesojās gan nevalstiskās organizācijas, gan arī jaunieši. Taču galvenais uzdevums tomēr bija atmest tos niķus un stiķus, kas bija par pamatu lielajai plaisai, uzticības plaisai starp sabiedrību un 9. Saeimu. Izravēt to ļaunumu sakni, kas šķir varu no sabiedrības. Pagājušās ceturtdienas Saeimas balsojums, diemžēl, ir kā sirēna, kas brīdina par nopietnu konfliktu starp likumdevēja varu un tiesu varu. 2 no 3 varām, uz kurām balstās mūsu valsts. Saeima izrādīja necieņu un neuzticēšanos tiesu varas kompetenci. Un, diemžēl, tā nebija pirmā reize. Jo 9. Saeimā likumdevējs neapstiprināja amatā tiesnesi, kura profesionāla atbilstība bija novērtēta tiesu varā. Likumdevējs neapstiprināja amatā ģenerālprokuroru, kuru virzīja tiesu varas augstākā amatpersona, augstākās tiesas priekšsēdētājs. Un arī šajā Saeimā jau bija pirmais signāls, ka tikumi un netikumi, diemžēl, ir pārmantoti. Amatā netika apstiprināts arī tiesnesis Judins. Šī jau ir nākošā reize. Kļuvuši arī pārmantoti citi netikumi.